Bet tagad šodien mums arī, lai gan gavēnis ir, bet sanāk dzimšanas diena, jo dzimšanas diena oficiālā mums ir 5. martā. Bet tagad 94. gadā tas tā iekrita, ka 5. marts bija mēneša 1. sestdiena, tāpēc. Un toreiz mūs tagadējais bīskaps, kas ir Polijā, Vilhelms, kas bija katoļu ģimnāzijā kapelāns, nu viņš mūs, tie, kas te varbūt ir no 1. dienas, ir kādi? Paceliet roku. Paceliet roku. No 1. dienas. Jā. Nu, malači, vai ne? Tā kā varam tiešām aplaudēt, jo 20 turpat gadu, vai ne? Šajā te frontē. Tā, un 93. gadā mēs maijā sākām kā kustība veidoties, un te mums ir viena vaininiece, drusku viņu vajag paraustīt, vai ne, Taiga proti? Aplaudējam. Jā. Un paldies, tā kā Taiga, redzi, mums ir tā, vai tu pati pastāstīs, Taiga? Nu, kā pārvārds var pateikt. Pārvārds pateikt. 93. gadā mēs bija pirmais svētceļojums uz Lurdu, kurā es piedalījos. Mēs aizbraucām uz Lurdu, tur bija mums līdz 2 priesteri. Lurda pati pa sevi jau droši vien daudz tur ir bijuši. Viena no svētvietām katoļu. Nu, atpakaļ braucot, mēs iebraucām Čenstohovā. Un tā mums laimējās arī tajā dienā, ka bija Čenstohovs dievmāte atklāta. Mēs varējām viņu pielūgt. Nu, un pēc tam, protams, ka atpalikušiem vajadzēja, mājā palikušiem vajadzēja kādus suvenīrus nopirkt, mēs iegājām tajā veikaliņā, kur pārdod suvenīrus. Nu, nopirkām, tā mums iedeva tādus papīrīšus, viss, protams, bija poļu valodā. Jā, Benedikta medaļons. Jā, Benedikta medaļons, jo es atvedu veselu čupu priekš saviem draugiem paziņām. Nu, bet tur neviens neņēma, pat tikpat cik tā bija poliski, es domāju, pat tikpat cik kā mana kaimiņiene Helēnīte, viņai vīrs ir polis, starp citu. Es domāju, nu, protams, jau tur ir rakstīts, kā tā Benedikta ir lietojams tas medaļoniņš, un tur vēl kaut kas bija, nu, es domāju, iešu un uzzināšu, kā tur īsti viss tas notiek. Nu, lai viņi iztulko. Es tagad viņu aizvesu, viņu paņem, noliek, nepaiet ne 3 dienas, viņi skrien pie manis un saka tā, Taiga, tu nemaz nevari iedomāties, ko tu esi atvedusi. Jā, tā tie bija viņas vārdi, ja tā var izteikties. Un, protams, es saku, nu, ko es tev tādu atvedu, es taču tur par to medaļonu galvenais gribēju zināt īsti, kā tur viss notiek, jo tas ir viens, ko man saka, bet otrs drukāts vārds ir drukāts vārds. Nu, tagad viņi saka tā, tu zini, tur ir par to rožu kroņu. Par to nemitīgo rožu kroni. Nu, nemitīgais rožu kronis, viņš ir ļoti sena vēsture, protams, es to uzzināju. Nu, un Polijā, kāpēc viņš bija godā, jo tur Marijāņu tas mūks, ja, ko nobendēja koncentrācijas nometnē, viņš bija organizējis nemitīgo rožu kroni Polijā. Nu, un tā kā mana papīrīts, tā vēsts nokrita auglīga augstē pie Helēnas, un tātad tagad mēs esam pie tā, pie kā mēs esam. Paldies, ka jūs atbalstāt. Un redziet, tā apredzība ir pie tam tik skaista, vai ne? Kad aizbrauktu kāds dižens katolis, un vai ne tāds, kas jau ir ļoti, ļoti uz pamatiem. Bet Taiga, ja drīkst minēt, ka tu esi luterāni, vai ne? Un tad tas ir tas skaistākais, ka tieši mums šī tagad, kur arī tēvs Andris mūsu tik ļoti ar šo kristiešu vienību, jā, tā ka mums tiešām jālūdzās, lai mums šī šķelšanās aizvien mazāku samazinās svētajā garā, lai mēs visi esam
kā saka, viena kunga brāļi un māsas Kristū. Un lūk, tieši vai ne Daigas piemērs ir tas, kas man arī tā uzrunāja. Tāpēc no pašiem iesākumiem es nedalīju, teiksim, nu tas ir tikai katoļu lūkšana. Nē, ja tu vēl nepraktizē rožu kroni, lūdzus. Rožu kronis ir svēto rakstu apdomāšana. Lasi tajā laikā Bībeli, lūdzies, slavē Dievu. Tāpēc es jūs arī aicinu, māsas un brāļi, ja jums ir kaimiņos vai tā, tad ir sadraudzība ar luterāņiem, ar baptistiem, ar citādu kristiešu konfesijām, kuri grib arī savu stundiņu, jo visi mēs dzīvojam Latvijā, neatkarībā no konfesijas, neatkarībā no tautības, vai tie latvieši, poļi, krievi, lietuvieši, tātad aicinām ne tikai, tas nav tikai par latviešiem, jā, bet tas ir par Latviju, nemitīgais rožu kronis, tātad šajā nodomā. Bet, protams, mēs lūdzamies, kā arī tēvs Andris šodien teica, mums īpašs nodoms, jo esam palikuši bez Pētera pēcteča šobrīd, jā. Tajā laivā mums ir vakanta vieta, un tāpēc mums jālūdzās, lai tiešām mīrais pestītājs tātad izvēlās to svētajā garā, to kandidātu, kas ir vispiemērotākais. Un tātad drusku es jums dažas vietas palasīšu, jo man ir no Polijas tagad jau izprintēts, iztulkots, un varbūt tēvs Kravalis ļoti šobrīd aizņemts, es viņam iedevu, bet viņš vēl grib, paskatīt, vai tur nav kādu teoloģisku kļūdu, tāpēc tās vietas, kuras ir tādas, es varbūt vēl necitēšu, bet kā radies, un tātad tas ir no Polijas interneta lapām, man ir izprintēts un iztulkots šobrīd. Tātad, kā radies? Poļu mistiķei Barbarai Klosai, kura mirusi svētuma slavā 1981. gadā, izdota grāmata Misli Ružancovi, apceres par rožu kroni. Bija kāda vīzija. Te jau Taiga pareizi teica, ka šie rožu kroņi Polijā jau bijuši daudz senāk, un ja atceraties vēl baznīcas vēstnesī, vēl tēvs Aglonietis bija nopublicējis šo vēsturi, un tātad arī šī rožkroņa brālība, ko Avens Dela Roks ir dibinājis, ir no 15. gadsimta, un arī minēts, ka jau 16. gadsimtā bija Latvijā dominikāņi ieviestuši šo rožkroņa brālību. Bet tātad šis varbūt nedēļas aplis, varbūt tas atkal bija tāds pamudinājums pie tā visa ķerties un to atjaunot, bija tieši varbūt ar šo mistiķu Barbaru Klosu, kurai šī grāmata apceres par rožu kroni. Un viņai bija kāda vīzija, jo viņa patiešām bija tāds cilvēks, kas neatklāja tikai, tātad pēc viņas nāves uzzināja, un iespējams, ka viņa būs vai svētīgo, vai svēto kārtā, viņai bija daudz ciešanu dzīves laikā, un viņa redzēja lielu pulksteņa cipernīcu un cilvēkus uz tās lūdzoties rožu kroni noteiktās stundās. Un viņa redzēja arī sātanu cilvēku veidolā, kas jutās uz šī pulksteņa virsmas, kā uz kvēlojošas pandas, un gribēja no tās aizbēgt, bet nevarēja, jo katreiz attūrās pret rožu kroņu lūdzējiem, un beidzot viņš kā zibens uzšāvās gaisā, tur ir poliski pasbajoni ir renki glovi, tātad, bet zaudējis bija rokas un galvu, un tas nozīmē, ka viņš bija zaudējis jau kādas tādas darbošanās aktīvas spējas. Un tas kļuva arī par tādu pamudinājumu atjaunot šo nemitīgo rožkroņa nedēļas loku. Tas nozīmē, ka atsevišķas personas vai cilvēku grupas ģimenes ir lūkšana nomodā 1 stundu nedēļā, konkrētā dienā un stundā. Ir bijuši mēģinājumi līdzīgi veidot mēnešapli, kad reizi mēnesī tikai tomēr visvairāk ir izplatīts nedēļas aplis, un tādu Polijā ir apmēram ap 400 tādu apvienību, jo viņiem atsevišķi ir par mirušajiem. Mēs šajā te vienā iekļaujam visu arī par mirušajiem lūdzamies. Un sveitīgais pāvests Jānis Pāvils II ir teicis, zinu par šo nedēļas rožkroņu roku, priecājos un dodu savu sveitību. Veidojiet to plašākā mērogā. Tātad, un sveitīgais pāvests
eksorcisma spēku kā īpašam ierocim cīņā pret ļauno. Mēs te tikai dažas vietas, tātad kā tad mums ir ar šo konkrēto stundu, ja mums tur kaut kas nesanāk. Jo grūtāka ir šie rožkroņu lūgšanu cīņa, jo vērtīgāka ir uzvara. Varam secināt, ka nomodas stundas naktī dod vairāk žēlastību gan tiem, kas lūdzās, gan arī tiem, par kuriem lūdzās. Tā, un tad te vēl rakstīta tāda svarīga lieta. Nevajag pārmērīgi pavairot lūgšanu intencijas vai nodomus. Tagad es par to, un tad es vienai tarpazvanu kundzei, viņa saka, vai mīļā, es jau 5 rožukroņus skaitu dienā. Es saku, bet paklausiet, nevajag tik daudz, jūs tajā vienā, tajā stundā ieliekat gan to, ko jūs esat Marijas leģionā, to, ko jūs tie, kas ir, kā saka, saistīti tajā lūgšanu, par priesteriem, par adopcijā bērnu paņemto, ja nedzimušo var. Tur jūs tajā stundā visu varat ielikt. Ja jums sakrīt paralēli tie nosvēpumi, tad nevajag tagad es to par to, tad sanāk tā. Bet tajā vienā, ko jau jūs lūdzaties, jūs visus tos rožukroņu varat ielikt. Tā. Un te ir rakstīts tā, ka vienmēr pirmā vietā būtu jāliek Dievmātes intencija vai nodoms, jo viņa parādoties daudzās vietās ar rokās ir aicinājusi tātad uz šo lūgšanu. Un tad mēs varam arī teikt, vai varam tieši Jēzu uzrunāt, mīļais pestītāji, palīdzi mūsu tautai, vai arī teikt, Dievmāt, tu taču esi Māras zemes karaliene, tu zini, kur šī stundā visvairāk ir vajadzīga man lūgšana. Bet, protams, jūs ietverat šajā stundā arī savu personīgo sirds lūgšanu. Kāds jums ir slims? Vēl kaut kur, kādi varbūt ir ārzemēs bērni, tur kā daudziem. Nu, viss kaut kas ir tāds, ko mēs varam lūgties. Tā, un ko darīt, ja rodas šķēršļi, kas dara neiespējamu lūgšanu noteiktā stundā? Ja spējam to paredzēt, meklējam kādu, kas mūsu vietā būtu nomodā konkrētā stundā. Vai arī ar kādu apmaināmies lūgšanas stundā. Nu, ja nesanāk ilgstoši, ziņo koordinātoram. Vai lūdzam izsvītrot no lūdzēju sarakstē, ja nu pavisam cilvēks vairs nevar. Tāpat, ja kāds ir aizgājis mūžībā vai smagi slims, arī par to vajadzētu paziņot. Tad ir zināms, tas tagad ieklausaties, ka izlaista lūgšanu stunda nav saistīta ar grēku, par to nav jāiet pie grēksūdzes. Tomēr jāšķir, kad tas ir apzināti. Kā apzināti nekad nebūs, piemēram, aizmigšana tie, kas naktī. Nu, viņš aizmieg uzreiz, nu, man pašai tā ir gadījies, nezinu, kā mūsu ir gadījies, jā, ne? Nu tā, kad neapzināti, bet kāds zaudējums no izlaistām lūgšanas stundām tomēr ir tā, ka tas nav saistīts ar zvērestu, kad es tagad apzvērēju, ka es tajā, bet nu kas, un tāpēc ir labi, ka šajā stundā vairāk lūdzēja. Tātad, nu, šis pats jautājums, cik rožukroņa noslēpumu jāietver lūgšanu stundā. Par to nav nekādas regulas noteikumi. Intensīvi lūdzoties cilvēks var būt aizrauts, aizmirstot par vietu un laiku un izdzīvo pat tikai dažus noslēpumus. Tie, kas tādā mistiskā jau, vai ne? Tā, ka viņš var būt aizrauts un viņš tur kaut kur jau ir augstāk nekā mēs. Un tomēr tam ir jābūt rožukronim, nevis citām lūgšanām. Pat ja kādam izdodas stundas laikā noskaitīt pilnu rožukroni, jāsāk būt atkal ar rožukroņa pirmo daļu, nevis kronīšiem vai litānijām. Tā tas ir rakstīts poļu variantā. Bet, protams, ja kāds grib vēl litāniju pievienot, tas jau grēks nekādā ziņā nav. Tā, tagad, ja ir tāda iespēja, iesaistam kopīgā lūgšanā mūsu tuvākos var uz stundu vai uz tās daļu. Tātad, un kopīgi lūdzoties var tā, kā mēs baznīcā pa daļām. Viens iesāk, otrs atbild. Tagad kādam jābūt ķermeņa stāvoklim lūgšanu laikā. Tādam, kas palīdz lūgties. Te tāds ieteikums var sāpīgo daļu lūgties uz ceļiem, priecīgo sēžot, bet godības daļu stāvot. Nakts stundās tāda ķermeņa pozu maiņa palīdz novērst arī miegainību, bet var visu stundu lūgties sēžot vai ziemas laikā gultā. Ķermenim nav jārada šķēršļi mūsu lūgšanai.
Tā, kā rīkoties, ja iekrīt ceļojums vai brauciens. Arī tam nav jākļūst par šķērsli, ja, protam, aizstāv transportā vai aizstāv loga redzamās ainas ar rožukroņa noslēpuma apceri. Tādā gadījumā nav arī obligāti jātur rokā rožukronis. Vienkārši es tā savās domās, tātad lūdzos. Un tas pats attiecināms uz kādu monotonu darbu. Nu, piemēram, te ir, kad rokas ir nodarbinātas, bet prāts var kavēties pie rožukroņa noslēpuma apceres. Nu, piemēram, te ir gludināšana, dārzeņu pārlasīšana, ja kaudzē mehānisks darbs tas nozīmē, ja? Tā, un tagad vēl tūlīt jau arī pabeigšu, no kāda vecuma var uzņemties pilnu lūkšanu stundu nedēļas aplī. Tas ir interesanti, jo mums tas nekur nebija. Tā it kā mēs šo lietu jau praktizējam, vai nemāsim arī. Liekas, ka tāda robežšķirtne varētu būt iestiprināšanas sakramenta saņemšana, kas dara mūs par pilntiesīgiem baznīcas locekļiem un vienlaicīgi apbruņo un sagatavo cīņai pret ļauno garu ar svētā gara spēku. Pie tam iestiprinātie uzņemas cīņu, aizstāvot ticību, arī sātana uzbrukumi tādējādi var pastiprināties, tāpēc būtu ļoti ieteicami izmantot rožukroni kā spēcīgi ieroči šai cīņā. Nu, tas, protams, attiecas uz katoļiem, ja? Tātad viņiem tad arī ir jāturās stingrāk, kam vairāk dots, no tā vairāk prasīs. Tā, un visbeidzot, iesaistīšanās nemitīgā rožukroņa nedēļas aplī dod mums lielu atbalstu dzīvē, kas nāk arī no to puses, kur ir iesaistījušies šajā lūkšana aplī. Viņi lūdzas arī par mums un debesis atbalsta mūs. Vienlaicīgi neesam tikai ņēmēji, bet arī paši dodam un rodas atpusējs iegūms. Viens otra nastu nesiet, saka raksti. Vai pēc jauno laiku formulējumiem tā ir laba investīcija, kur procenti no kapitāla aug nebeidzami un būs mūžīgi. Vēl būs arī prieks kādreiz debesīs satikties ar tiem, kuriem būsim palīdzējuši tur nokļūt ar mūsu rožukroņu lūkšanu. Tikai pats Dievs zina, kā izšķiras cilvēku likteņi pēdējā stundā. Bieži dramatiski, varbūt mūsu lūkšanu stundas laikā pasaulē nomirs vairāki tūkstoši. Un cik būs to, virs kuriem vēl mātes miesās esošiem pacelsies iznīcības zobens, bet cik būs arī to, kas ieies debesīs. Tāpēc iesaistīsimies paši un aicināsim arī citus nemitīgajā rožukroņa aplī. Nu, tātad tas ir no poļu valodas, un tēvs Andris izskatīs un piemēros mūsu apstākļiem. Es jums tagad lasīju, kā tas ir bijis. Jā, tā. Tas ir, kā saka, aplausi par Dievmātei, jā, bet tagad praktiski es vēl drusciņu parādīšu, tā, un tad jau neaizskavēšu vairāk. Tātad mums te ir tāda schēmiņa, nu tā schēmiņa ir tāda, kā saka, nu tā drusku vēl netik laba, bet tāds, nu, uzmetums. Tā varētu teikt, ka tā ir skice. Jo gribējās uz šo dienu, ka mēs tā ilgstoši neesam tikušies, lai jūs tā vizuāli redzat, cik kurā stundā šobrīd ir. Bet te uzreiz jāsaka, ka te ir tikai tie, kas ir iesnieguši tātad šīs te, nu, pārreģistrācijas lapiņas. Tātad tie, kas ir uz šīm te mazaļām lapiņām, tātad atjaunojuši savu stundu, ja? Jo tās es tad lieku tātad kartoteikā un pēc tām es vadījos, jo visi te vēl man nav, arī tie, kas man te vēl šodien tātad nav. Un tad, lai būtu pārskatāmāk, tas arī tādi, kad mums ir kopīgie sajieti, tad katrai nedēļas dienai ir sava mapīte atbilstoši tajā krāsā, kādā mums ir tātad, kur jūs te redzat to mūsu emblēmu, ja? Tātad katrai nedēļas dienai, svētdiena sarkana, pirmdiena oranža, tad otrdiena dzeltena un tā tālāk. Tātad savā krāsā tā mapīte, un tad katrai stundai ir sava lapiņa, vai ne, un tad mēs te redzam, kāds cilvēks šo stundu pārstāv, vai, teiksim, tur ir vairāki cilvēki tajā stundā, jo daudzi grib arī te mūsu māsa Helēna, vai ne, viņi saka, kas aiz manis, un kas ar mani, un kas pirms, tātad, kas pēc manis, ja? Tā, un tad līdz ar to
visas šīs ziņas te netiek sniegtas, bet tikai no kurienes ir tas cilvēks. Bet, ja grib ar viņu sakontaktēties, tad man ir atsevišķa kartotēka. Lai, kā sacīt, tās slepenās ziņas paliek. Vai nevar? Nu, tātad te ir tā, ka es rakstu vai Rīga, Jaunolaine, Jelgava, nu, kas te mums vēl? Tātad tie, kas ir pārsvarā. Nu, tātad te vēl vietu ir daudz. Un tātad jūs arī paskatīsieties, ko tas vēl te nozīmē. Tas nozīmē, ka šajās stundās man nav pārreģistrētie. Tā ka, ja jūs gribat iesaistīt vai paši kaut kur nu tātad, jo ik pa laikam man šo atkal vajadzēs atjaunot, tāpēc varbūt tos aplīšus, rimpulīšus stundu, tad vajadzēs nu tādus uzlīmējumus. Vai nu, man vēl viens ir, kur variants, kur es ar zīmulīti padzēšu un tad ierakstu to ciparu, ja kāds nācis ir klāt vai nost ir. Un vēl ir tāda lieta, ka tagad mums, redziet, nu 19 gadu paliek, un tā jau gana pieauguši, un kā bišu saimītei stropam jāsāk dalīties. Tā ka nevairs tā viena bišu māte, bet tagad mums jau, piemēram, te jau Mārupē būs māsa Marija, kas uzņemsies pa mārupiešiem, ka viņiem arī kapele ir. Tad man šodien... Būs kapele. No, jā, būs. Nav. Tad man šodien arī no Siguldas ieteicās, vai ne, kas varētu tur Silviju Tausturu, vai ne? Jā. Nav viņa šobrīd, kur mums aizgāja, ja? Aizgāja. Nu redz, un tad mums ir te no Zaķu muižas, starp citu man jāpaslavē ļoti mūsu Zaķu muiža, jo viņa, nu tagad drusku mēs mēģināsim viņu, kā sacīt, netik, lai tomēr atpūšās, jo katru nakti no 3 līdz 4, tas nav reāli, tāpēc māsa tagad paskatīsim reāli. Nu tikai tais naktīs, kur neviena nav, un tad tur ir arī viena nakts, kur jau veseli 6 no 3 līdz 4, varat iedomāties, vai ne? Tā ka tā, ieaugums tāds ir bijis. Tā ka redziet, tādā veidā, ka faktiski mums katram jāveidojas vai par savas stundas koordinātoru. Redz, kā tur mums māsa Ērika, ja? Viņas sanāk kopā ar Runiņu un vēl viena tur kandidāte vēl ir, kas saka, es vēl pamēģināšu, vai man sanāk, un viņas lūdzās kopā tur Pļauniekos, vai ne? Vispār Pļauniekos tur ir diezgan daudz, redz, Taiga pati no Pļauniekiem. Jā, tā, ka jums pat izveidojas tādi lokālie koordinātori, un te mums māsa, redz, arī tagad, vai jau vārdu nevaru, Irēna māsa tagad brauks uz Preļiem, tad viņa varētu, jo Preļos man nav koordinātora šobrīd, arī Jēkabpilī nav, bet tā Cēsīs mums ir Eva Dortāne, tad mums ir Ogrē, tur arī būs, un tā kā katrā vietiņā veidojas. Nolēnē šodien nav Agnese, bet Agnese man iesniedz, es parādīšu, kā tas izskatās praktiski. Redziet, tautas nemitīgā rožu kroņa dalībnieki no Olaines un Jaunolaines. Redziet, nu līdz ar to mēs redzam, cik uz vietas tur ir tie cilvēki, ja? Bet tas nav obligāti tur datorrakstā, bet... Nu tātad, lai ir, un tad mēs varam braukt ciemos pie viņiem, jā, arī starp citu Ķekavā. Ķekavā viņi tur sanāk sociālajā mājā, mēneša 1. sestdiena 3. lūdzās Rožkroni, tur arī ir sava koordinātore. Nu tā, maz pamazām, tā ka padomājiet arī jūs paši, ja brauksiet arī kaut kur, tātad, lai varētu kādus vēl iesaistīt, ja? Tā, arī šīs varēs tās reģistrācijas lapiņas, nu, šobrīd es te iedevu pārsvarā dežurantē, bet, ja, var arī vienkārši uz zīmītes uzrakstīt, es jau pēc tam pārrakstīšu, vai ne? Tātad tur vajadzētu minēt vārdu uz vārdu, adresi, dzimšanas gadu arī, jo līdz tam es it kā neminēju, bet tas būtu svarīgi, nu, ka cilvēks varbūt jau 100 gadu vecs, vai ne? Tad tur vajadzētu, nu, ne tikai, kā sacīt, viņu norakstīt, bet viņu apciemot, jo es tagad zvanot, pārbaudot, atklāju, ka pie viena otra cilvēka tur neviens nav bijis. Tur no Kristus karaļa sazinājos tad ar to Marijas leģiona, nu, pārstāvi, kurš apsolīja, ka tur viņš tad aizies, jo kaut kur tur Vecdaugavā dzīvo prom no
civilizācijas, un līdz ar to cilvēks paliek. Tā ka mums vajadzētu arī vienam otru aprušināt, un starp citu tas ir arhibīskapa uzdevums, ko viņš mums, ka pirms gada bija, viņš teica, ka mums jāpazīst savi līdzstrādnieki. Vai ne? Un ja izdosies, varbūt, ka aprīlī, tēvs Andris solīja parunāt, ka mēs viņu atkal varētu uzaicināt, vai ne? Tā. Un tad mums redz, kur arī jāapsveic, kā saka, mūsu dižās jubilāres Olgas Dreģes māsa, vai ne? Jo Olgai tak liela jubilēja. Viņai maksā paliek tātad 75 gadi. Mēs varētu varbūt tādu vienu sveicinātu Olgiņas nodomā, vai ne? Tā. Sveicināta Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts tavas miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzi par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Marija, āmen. Gods lai ir, gods lai ir, gods lai ir Tēvam un Dēlam. Gods lai ir, gods lai ir, gods lai ir Svētajam garam. Paldies! Paldies, es viņai to nodošu. Labi, noteikti. Jā, jo redziet, tā, tad viss ir labi, ka katoļi darbojas dažādās jomās, un tagad drusku vārds māsai Staņislavai. Kā tie, kas vēl, ja kādam ļoti jāskrien, tad jāskrien, bet tā es esmu jūsu rīcībā, kas grib arī. Tā, bet tad Staņislava māsa. Es domāju, ka jūs jau lielākā daļa tēvu Janu no Ukrainas, no Sevastopoles pazīstat. Pēdējo reizi viņš bija Magdalēnas baznīcā 20. un 21. februārī. Paceliet rokas, lūdzu, kuri bija tajā baznīcā. Ļoti jauki. Pagājušā gadā viņš izdeva tādu lūkšanu, un viņš arī šajās reizītēs lūdzās pie šīs lūkšanas, kur es pavēroju Jurim lūdzot. Mēs saspriedam ar Juri, ka noteikti varbūt kāds vēlēsies lūgties. Tā pirmajā reizītē pagājušā gadā es tā īsti neizpratu to lūkšanu, bet tagad viņš būs mazs tāds pulciņš bijām palicis, izskaidroja patiesi, kā tas ir jādara. Mēs lūdzamies, lai sevi darītu svētāku, svētdarītu sevi, atbrīvojamies no kaut kāda netikuma. Vai nu tā ir pļāpāšana, īpaši baznīcā, bez atļaujas, kā tur arī stāstīja, ka baznīcā katram ir klāts sarģeņģelis un arī ļaunais gars. Un tas ļaunais gars sarģeņģeļus pagrūž nost, un tad sākās šū baznīcā īpaši nedrīkst. Un jo sevišķi tad, ja ir uzstādīts visvētākais sakraments runāties. Un tad viena arī liecināja, kā viņa, lai nekristu mēles grēkos, viņa kā beidzās dievkalpojums, iet no baznīcas ārā un taisnā ceļā uz māju, lai nevajadzētu tur. Varbūt citam kāds cits netikums, varbūt cits aprunā vai vēl tur kaut ko dara. Tāpēc mēs atbrīvojamies, izdomājam, no kāda netikuma mēs gribam atbrīvoties. Vai no melošanas, vai no katram savs ir. Katram noteikti ir kāds savs netikums. Tad viņš ieteica mums nopirkt svētbildītes, tur viņš mums stālīja uz vietas, 21. uzrakstīt savu vārdu, un no tā datuma, kur jūs sāksiet, līdz nākošā gada tam datumam, kurā jūs sāksiet šo lūkšanu, piemēram, mēs 21. februārī, un tātad līdz 14. gada 21. februārim lūdzamies.
uzrakstam savu vārdu un uzrakstam to netikumu, no kā mēs gribam atbrīvoties. Un šo mūsu lūgšanu mēs veltījam pār savu ģimeni. Tātad, mēs darbojamies un līdz ar to mēs ceļam uz